Pārstāvam Gaismas pils gaismu loku projektu, kurā ir 3 objekti. Pats lielākais no tiem ir uz bibliotekas fasādes ir nosaukums Stikla kalns. Vēl viens objekts, kas šī lokā ietilpst, ir aiz apvāršņa. Vēl viens objekts, kas ir lielā gaismas josta, kurš būs realizēts pie bibliotekas ieejas. Par gaismu jostu tas ir vairāk kā projekcijas, parāda latviešu rakstus, simbolizē vispārīgo tautiskumu. Paša bibliotekas siena, Stikla kalns, būs vairāk kā plašs objekts, kas atgādina Latvijas ragu, un uz viņu tiks projektēts ar lāzeriem visādi simboli, elementi, ģeometriskas figūras. Bet ar gaismu papildināšanu mēs izceļam visu to ēku, fasādi, un tas tiks redzēts arī pat pāri tiltam, pat no centra. Tāds plašs objekts, mēs mērķējam uz redzamību, uz tautiskumu, un kopumā mēs veidojam jaunu mākslas veidu.